Labrīt vai labvakar. Pulkstens ir 3 naktī. Mēs esam palielam jaunā dienā vai jaunā vakarā. Esam ieradušies mūsu nākamajā dzīves etapā. Situācija. Nu jau ir pienācis tas mirklis, kad kungi guļ. Visi esam sakārtojušies, iekārtojušies čučiņāt. Un gaidīsim rītdienu. Sola lietu. Baigo lietu. Tāpēc viss ir paslēpts vis kaut kur. Mums tur ir skaista vietiņa. Lejā šņāc upīte. Un ir pienācis ezera etaps. Tā jau no rīta skatāmies, kas ko kā. Esam vietiņā. Esam gatavi darboties. Mēs tātad esam pametuši tos trakos kalnus un trakās kalnu upes, krācis un sarkanās gaļas zivis un pārējiem uz baltās gaļas zivīm. Tad esam atbraukuši uz jaunu vietu, kur mēs apciemojam katru gadu mūsu slepenais Līdeku ezers un Līdeku upe. Šeit mēdz ķerties lielas zivis. Viens ir tas, ka liels līdekas, labi, mēs neesam šeit neko kosmisku dabūjuši, kaut kāds 7-8 kg lielākais, bet parasti piečuki ir daudz. Un viena no tā mērķa zivīm tagad ir tas lielais asaris. Mēs esam laivā šeit turējuši 1,5 kilo asari, uz borta turējuši 2 kilo asari. Tā kā, ir tas mērķis to divnieku šoreiz dabūt. Vai gribētos vakarā uz uģiņu ceptu asari. Mums gan laikam ar koķu nebūs asari, jo mēs mēģināsim iet ar tādiem lielākiem rīkiem pirmo reizi. Esam iegādājušies big baitus. Skatīsimies. Vēl ar šitiem rīkiem jāiemācās ir strādāt. Patreiz mēs esam tādā dārzeņa līmenī. Mēs vismaz zinām, ka spola ir jātina. Un tādā garā, jā, tā kā es nezinu, ja godīgi, kā tas viss strādā, bet es domāju, ka es vēlāk jums parādīšu. Koķi man sūdīgs kāds. Es nevaru savu āķi normāli izvērt savu to atstīju, kur ir domāts turēt māli. Āķis pa lielu? Jā. Būs labi. Baigi interesantais komplekss, ne? Tā kā bērniem ar ko spēlēties. Un neko. Jāiet pēc cepurs. Jāaiziet te upītē līdzītī iemest. Kamēr līst un laiva vēl nav ūdeni. Esam nezvanīgos džungļos. Redzam divus individus. Šis ir tas bīstamais latvietis. Copmans. Baigais retums atrasts Zviedrijā. Valkais ieskaties, kāpēc jūs tiem pirmajiem meklējumiem atnācāt? Tā pastāstīsi, kā šitais veriķis jāizmanto. Paskat, viņi mūs pamanīja, paliek dusmīgi uzreiz un agresīvi. Labi, ka te nav divi. Visu ķermeni tas metiens aiziet. Ieliecies. Mums jau vajag laivu ar vecākiem bortiem, lai divi tāši nes. Pļak! Bet prātīgi, nelidojat. Nelidojat, jā? Puiziņ, kas tur tajā upē? Akmeņs. Ko es teicu, nelidojat. Šitā te nāk tie Latvijas copmaņi, kā buržuji.
Lapiņas tā kā dubļi. Ja motoriem un motorenēm braukā. Es čurāju krastā. Čau! Šitā rekā, jā. Deguni jau gaisā, jau zivis saķēruši. Ja noskatījies iepriekšējo arktiskā pāļa epizodi, sapratīsi, šeit neko pamācošu neiegūsi. Mēs vienkārši atbraucām pamakšķerēt zivis. Šis video būs diezgan interesants un ar zivīm piepildīts. Skatāmies. Man ir zivs. Es ieslēdzu, lai filmētu gūtu. Kas man tad dročījās, blin. Tas bija īzi. Skumie dzīves mirklīši. Pirmā līdekļa. Šodien. Kaut kāds 50. asaris bļikojot. Tad sapists kāds. Jā, labais kāds atkal spīts pītā. Kur jau viņi netiks? Nav viņi tik liela. Un kurš tu paņems sačuku tagad, bļē? A kas tam man, bļē? Jopani, vrot. Tā, ko tagad darīt? Nezinu. Tas ir kaut skatos uz mani, bļē. Ir kaut kā divu pieču kreizēm. Jo, es lielāk kaut ko neatnāk. Un ko ta jūs, bļē, pārošanās laiks ir, bļē, garām jau, bļē? Jopa, un... Tā, nu labi, nu. Tā. Kur sāksim? Nu sāca savējo, manējā mierīgi. Es arī kameru ieslēdzu. Jēzus Marija! Āķis iekšā. Viņa vienkārši tur viņu. Jā. Davai svērsim rītā pizdubļa, tiekam no viņām vaļā. Laikam divs sačuks vajag, jā? Jēzus, katram kaut kāds piecīts. Tā, kad es velku, Īra saka, pļaus mazāk kāda kauka. Mēs atbraucām iepīt. Divi pievelkam, ko tagad sačuks pat salīdz nav? Kurš var uztaisīt normālu bildi, lai es varu aizsūtīt bračkam, man viņš tikko zvanīja, prasīja, kā iet. Vai dabūju otru ārā, un tad, lai jūs abi reizē varat uztaisīt bildi. Tā ko tu svērt piečus, es jau jūtu? Tā ātri uztaisa bildes, jau tikko viņas vaļā. Nu, davai, daram tā. Maziņā. Šņakstās. Ko tur noķēri? Varbūt trīniec. Nu, kas viņi ir viņam, bet nav jau varianti. Bet arī īstenībā paliela. Bet kā nevarētu būt arī piecīts. Jānosver. 3,8. Maziņa. Muti. Nepied. Reiz to žaunu taisīja vaļā, ko viņi visās man virsū. Kāpēc tik ātri mazgā rokas? Pēc, ka viņi var nākt apakaļ. Te viņas tā dara. Viņām baigi maz vajag. Nepilni četrnieks. Nu, 3,8 kaut kas tāds. Maz. Ko tu dari? Asārs, lasārs. Tošnē, jā? Jā, tam zālē. Likās tāds liels. Līdaka, nevar būt līdaka. Tas ir kaltiņš. Čalis noķer mazu līdaku. Bļā arī svarīgi. Aizjūs. Viņš vēl tic saviem spēkiem.
tagad saņēmām zvanu no otras laivas. Mēs te uz velcīti maucām jau tā kā māju virzienā, bet otra laiva saka, ka vajag help. Viņiem nav sačuka un esot kaut kāds lopiņš. Nu, brauksim palīgā. Nu, nav jau tur. Nu, bļaļ, jūs mīksti esat. Nu, nav, kas tur kaut kāds, nu. Nu, zini, nē. Večukiņi, nē. Tas ir lielāks par piecīti. Šitas ir 7. Nu, re. Jā, ne vēl vairāk. Kas man ar viņu jādara? Aizem jāneklusā. Ko cilvēks normāls ar šito var izdarīt? Nu, apēst viņu nevar, to es tev uzreiz varu pateikt. Liegās manī ūdeni. Tu šitādas dzīvo? Diemžēl būti. Kas tiek veidots? Žāklīte. Porcija vakariņā? Vakariņa porcija tieši tā. 3 vārdos kā šodien. Kā izstās? Mēs šodien ņēmām tikai mazās zivtiņas. 3 vārdos ir tā. Kaut kādas 5 piecinieces mums laivā. Vēl 2 3, vēl kādas 15 varētu būt, 20 varbūt. Asari izmēra šādi ap 100. Otra laiva mazliet švakāk ar līdaku skaitu, bet toties rekords filmētājiem. Otra puskamerai 7,5 kilo līdaka. Nu, un arī kaut kāds līdaks, nu, es nezinu, cik Kaut viņiem... kas tur bija, kaut kādi āsari nāca no Asari rīta. līdaks, nu, daudz kopsumā, nu, es nezinu, kilogramu ziņā, nu, šodien esam pa abām laivām, nu, 50 kilograms mēs esam pieskaldījuši, jā, ne pat vairāk. Vairāk varētu pat būt, jā, tā kā, nu, rīktīgi nobisīja šitas telts mietiņš, kaitins var viņu izlaik skatīties. Bet mēs ūdenī ielaidāmies ap 2 dienā, un tagad ir 9:30 vakarā. Nu, tā tad rēķinot cik stundās. Nu, intensīvi močiem visu laiku. Būs vakariņas? Šodien vakariņās asari. Parādīs, kā pagatavot? Parādīsim no sākuma. Konstantīns parādīs, kā viņus notīrīt pareizi. Jo šie ir, nu, šos tīrīt ir pasaka. Šie izmēri tie, nu, pēnieki, kas vairs pat neslīd no rokām ārā. Un gatavosim visdrīzākais uz uģiņu, uz restes. Vai gribētos kūpināt? Paskatīsimies, kādas mums tur būs opcijas. Un tad jau redzēsim. Meistarklase. Asāris. Nākam būs pirkstiņš iekšā. Šitā ir bomba vienkārši. Un smuki Es tā varam. līdz galam arī nemāku, bet kostipļini šito arodu. Beigās Jā, viņu palaist, tas ir būtībā catch and release. Catch and release tikai bez gaļas. Viss, kas ir ļoti labs un ēdams, viss paliek. Jā, nu gadījumā neaizsim kaut kādā vietā. Nazīt iegriežam. Un laižam pāri. Darām tieši to pašu arī otrā pusē. Izgatavo spuriņu. Smuki mēģina griezt, bet, nu, tas ir nāžu atkarīgs. Jo labāks nāzis, jo vieglāk pašam. No smuki plīst nost. Nav jātīra zvīņas, tur jāčakarējās ar kaut kādiem strūmiem speciāliem. Tur visi pērk speciāls aparāts, ar ko zvīņas tīrīt, vēl kaut ko. Nevajag tur neko no tā. Mājas režīmā ir vēl viena krūta versija. Karčers, jā, zivīt nokrit, bet nu mums jau netraucē, kad viņi nokrit. Nu mums jau mīziņa ir iekšā. Pēc tam spuriņu atsevišķi nogriezīsim. Rekāds. Skaistūlis, vai ne? Pašā stāvā galiņā, kādu dziesmu koklēviņš. Kādu dziesmu koklēviņš. Kaut kādu. Sausas kājiņas pēc 8 stundu garu intrumiņu.
Tu asari filmē, ko tur mani visi jau sen redzējuši. Mums interesē tikai gaļa, vai ne? Smalkiem varam atstāt arī ātri. Asari tek. Tajā ideja jau jums bija vajag labāk. Bet nosēdēt tajā bundā vairs nevar. Aizveram to asāri ciet, ja? Aizveram ciet. Un asāris. Laižam vaļā. Laižam vaļā. Iekšā ir palicis tas, kas ir palicis no asāra. Zarniņas. Šeit mums ir tīriskais gaļiņas, puriņu varam nogriezt, varam arī negriezt. Viņa ir garšīgi, kraukšīgi. Viņa ir kraukšīgi, garšīgi, viss smuki. Astīti šoreiz atstāja klāti. Bet, no astītē redz visu gaļiņu izņēma, viss kā nākas. Tā kā, kaut kā tāds arī notiek. Tā ir būtībā tā kā masāža asariem. Jā, asaru masāža. Es negribētu tādu masāžu, ka es jūtu, ka kāda pirksti aiziet līdz manām zarnām. Tī ir labturoši vēl tādu. Būtiņ, tu kā jaunākais. Nu. Es Tādu lauž. Paldies. Bet šī tāda bija. Grunduli noķert. Nē, es viņu vēl... Labi. Aburgēni pa koraņiem piši. Iedodiet kāds otru līdzekli. Man koži balā rokās un visu pārējo. Viņi ķer. Kāpēc tu man filmē? Lasa koraļos jūras burķus saucamos. Jūras burķis, tas nav jūras burķis, tas ir dzīvnieks. Tas dzīvnieks, jā. Tas ir dzīvnieks. Un viņi to huņu iznes krastā, tos jūras burķis. Un spiež viņus ārā, un viņam nāk ārā tā kā balta līme. Viņš sev pišus kājā viņus. Tad viņi sacietē, viņi paliek kā gumija. Un viņi piš pa koraļiem medīt zivis. Eju, tev garām līst. Jā, davai ātrāk, man jāsaka. Otrādāk. Kā nahu? Otrādāk lai. Labrīt. Jauna diena, jauna piedzīvojuma. Jā, koši piedzīvojums pirmais. Nevar šitā. Sukinens tā izsūca no kakla, man liekas, viņš gaļas gabalu izrāva. Mazāk līdz gadām. Tu nesmējies? Jā, nesmējies. Tev varavīgs net mums puķu bērns. Bļeka šķils, ka tev aizdegsies tas motors. Tev laivā, bļeķ, beņa pieticē. Tu, bļa, prātīgi tiem beņčikiem. Tom tu pīstā. Jā, točni, jā. Mums jābūt. Manā neviņa.
abi un reizē. Nē, nu pirmais pisaks bija gūtam, un tā viņi uzpēc manēju pa ceļam virsū. Votila šāra! Votila šāra! Nu labi, pēc, tā Kā var paņemt rokā? tā ir manējā vai tavējā? Tā ir mūsējā. Tā ir mūsējā. Tad abi vaigi pilni. Lai tā kā pisīs. Šits rēcīgi, šits rēcīgi. Ai, miera. Tā ir jocīgi, jo nāc, un tas atvis. Jā, kā tu piecirti, tā man vieglāk sāk nākt. Labi, tad jau nav tik rokā. Anģiņ. Nezinu, nav tā, ka baigi viegli nāktu, bet nav arī tā, ka lai gan Varētu būt arī, kad kaut kas jā. varētu, bļa, palaida. Nē, nepalaida, Nāk līdz. nāk virsū. Nu, tas normāls standartiņš. Standarts. Še. Šitā atklājam rītu. Smuki. Viņi jau negrib nākt. Viņas ir špriganas tādas drusciņ, ne? Tā negrib nākt augšā. Zin, tik strādā. Pilnībā apstājās. Standartiņš. Jā, Drusku lielāk kā standartiņš. lielāks. Šitais viss varams. Svarams, jā. Nevērīgi malku. Tā baiļam. Tā būs jānoslēp. Un tagad aizgāja Džumanģī, kur mēs esam. Mēs esam upē kaut kādā iebraukuši. Dziļā upē. Eholots rāda vēl 4 metri bedres, bam, bam, bam. Augsim uz augšu, tik augstu, cik varam uzbraukt. Nu, tas līdēsim lejā. Upe ietek ezerā, bet ezerā šodien tāds vējš, kad viz laivu piesmēlām vidū. Abi pārmīsuši jēgu tikā pāri tam ezeram. Nu, un tad tagad taisam Džumanģī. Antīns velk to zīvelīti. Kāds priecīgs. Sarkans. Tas jau vienkārši saulē sadedzis. Kapšļakstās. Fuj, fuj, fuj. Jā, kas gara tā šlanģa, vē? Liek sačuk. Es nezinu, vai gribu saču kā viņu likt. Paņem labāk šito kātu, nomest kaut kur priekšā. Es tūlīt Andri parādīšu, kāds jādara. Bļunk. Atēdies. Šitā te izskatās ziltiņa, kas ir vienu dienu pastrādājusi Zviedrijā. Vairs uz āķa neuzliksi. Kur viņš tur ir? Es neredzu. Ēriku galvu. Šoreiz aizlaidās pa maigo. Ko mēs daram? Braucam pa ezerlēnām. Kas mums ir laivā? Kaut kas pie 4 kilo līdaks. Priekš kā? Ēšanai. Vakariņas. Jā, vienu no daudzajām paņemam parasti, lai ir ko apēst cilvēkam. Tomēr jāizmanto iespēja, kad ir ziltiņa laivā.
nefilmē šito daļu. Ka no šitā daļa nost to varu filmēt, šito nefilmē. Kāpēc? Tāpēc tur sanāc vismaz. Tas ir metam mieru, reku jau ir krasts. Nu metam mieru, Košķis, es vairs negribu zivi, es vairs negribu līdaku. Man sāp rokas. Man ļoti sāp rokas. Nu jā, viņai arī noteikti tagad sāp. Nāra, nu nā! Nu, kas viņai to spēku ir? Es nesaprotu, viņš te kaut kādas jobnutīs. Ai, viss, es beidzu, es tikko sapinu vizuļus kopā. Nav jau liela. Kur ir mana zivs? Ek, tu griez to auklu naheru. Kauč no zivs nav. Lopistis kaut Arī, iešai sāri. Nu jā. Reku, bumbulīts, reku palīd ārā. Nāču. Paik pērci, bļēķi. Paik, mēs te vispār pērčus uz mazajām gumijām ķērām. Tu te vispār viņi v kasu. Nu. Jēziņ, bļēķi. Ko man tagad Nu sūta piecīts. Ko man viņi darīt? Nezinu, griez to auklu naheru un... Neskaties uz mani tā. Šītas te ir un tāda viņai ir acis. Saprotiet, ja? Un šidādas dienā tev ir jāizvalk 20. Tā es jums izstāstīšu paido lietu. Zviedrijā bez maksas, jā, visiem izstāstīšu. Visiem tiem, kas ir aiz palāras. Bez maksas klausēties. Polārais loks. Atcerieties šeit sauli. Kādas ir? Kas sāp no spinningošanas. Makšķernieks, kas makšķerē 6 dienas non-stopā sapratīs. Parastais cilvēks nesapratīs. Locītavu nav, pirkstu nav, līdeksis sakodušas. Ir grūti. Kas pa izvērtībām šovakar? Nu kā, vakar ēdām, jūs paši redzējāt, ko? Šodien ir tīra līdeks forela. Tīra līdeks filē. Nu tā, nu pa vienkāršo. Iekurināsim uģu. Smukus restīts no vienas no otras pusītes. Gan jau pēc tam paštuposim varbūt kādu majonēzīti pa viesu vai kādu sieriņu un aiziet. Klopcēs iekšā. Jā, un galvenais, svarīgākais process šajā mirklī, kad tu liec virsū sāli, tev nedrīkst būt apenes. Jā, bez apenēm. Tā kā ciesmā, vai ne? Kas tas? Būs laikam jāpadzerās pirms vakariņām. Hanna Montana. Nē, Hennessy. The same shit. The same shit. Laikam man bišķi pažūšu malki vieglāk iekurt. Kā īstās 7 filēti, tu viņi te ieliec vienu un ta puse karās par galvu. Jāņem pie viena. Nā, nu tikai vienu. Jau pietiek ar vienu, jā. Būtībā sanāk catch and release, jo viņi tikai ar vienu filēju var izsākt. Cilvēks var dzīvot ar vienu nieri. Nu, kāpēc viņi nevaram Nogriez vienu zānu, paliek Viņiem arī bija saplāsta vienā. Tā ir bija vienkārši. Tā viena filē pat nestrādāja īsti. Pa daudz nebija, jā? Reizēm ir tāds dienas, kurā strādām nekārtībās, līdz stundas sāksies. Purinam. Viņi tāpat atvērās. Jēzus, tu kristoņis! Lūdzu, draugi, jums tīra balta gaļa. Ja vajag Nē, ēdiet labāk. Nav laba. Nav laba? Nēdiet. Sandra, savu saku, neēd labāk. Neņem. Neņem. Pat izkrīt no mutes, es tavs skaldījus. Nu, es nezinu, man liekas, tas bija glūts. Jā, labi. Būtu filmē ilgi. Jo Lai nav beidzās. daudz. Kad beigsies, tad varat beigt arī filmēt. Laba tā Zviedrijas līdus. Arī liela. Toti vojina. Bet tā sašs bija labāks. Kas tur bija? Tas bija tik labi. Ūdens nenormāli augsts. Bet, nu kā augsts? Nu, pie visa pierod. Arī pie striķa kaklā. Bet nomazgājas. Tā galva izmazgāja.
Tas padusītis, viss tur roliņas, viss bužināja. Odi. Nav tur. Iesaku visiem. Kāds ūdentiņš? Nu tāds, zini. Silti nebija, bet pēc tam pierad bija okei. Bļāviens, zini, cik labi. Man liekas, ka es tādu tā kā ādu novilku, kur aizpeldēja kā līnis. Tad atgriezās jaunais Andris. Labrīt. Pizdā, polīti pārsakļē. Man zivs pieķērās. Bļaļ, čāls noķēr līdzi. Izbļitkoju. Bļaļ, pa motoru vēl iepisu. Es tik mērcēju, skatos uz jums un mērcēju. 11. pasaules brīnums. Artūrs Smalkais ir noķēris zivi. Viņš šobrīd viņu mēģina izvilkt, jo viņš jau ir aizmirsis, kā to darīt. Zivs ir jāvelk uz āru, nevis mūs pie zivs. Zāles iepinusi. Jā. Es iemetu un srāzu bija galā. Cīnies. Te viņas ir laikam, jā? Jū. Var pasportot. Te viņas sauļo. Jā! Cik silts ūdentiņš! Saņem. Kā ir, ka šļakstās virsū? Besīt. Jā. Vēc viņu prom no manis. Es tev tūlītās ir... Karma, vecīt, karma. Zini, kas ir buttplugs? Gribi, lai tā līdaka ir tavs buttplugs? Es viņu tev iepliķēšu tūlīt. Es tev kā raus. Es tev raus pa to bārdu ar to līdaku, tad maz neliksies. Malkais beidzot saņēmās un noķēra zīvi. Beidz šļakstīties. Normāli. Tu esi gatavs pasataisīt? Jā, smuka. Izvelc viņu. Mēģini. Man tas būs jādara. Pamēģini. Kādam mums šunā? Laikam tev, jā? Nē, viņš pat to, ka šeit gulēs. Lašārs. 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 Izrādās. Sveiki, Lašāri. Vai spīrinies, Lašāri? Standarti. Rekā man ar Lašārs. Lašāra kungs. Ok, Lašāra kungs, visu labu. Lašārs. Maziņš Lašārīts. Atgriezties. Lašārs. Lašāra atnāk, tā pēkšņi. Lašārs. Šis smuks Lašārs. Šīdais jāņem. Šito mēs ņems apēdīs vakarā. Šīdais jāņem. Stopado. Jā, šito mēs apēdīsim vakarā. Lašārs ies pie tevis, jo viņš rass. Labi? Lašārs. Lašārs. Skaists Lašārs. Arī labs Lašārs. Jā, bet pusīti. Pusīti no šitā Lašāra. Izvilināt no krūmiem vienu līdaciņu. Iemetam šitā, pavelkam. Pēc jau nav Lasāri. Jā. Pavelkam pa virsu. Pasēļot. Un tādā. Un šādi mēs noķeram līdaku. Jā, kur ir man pleķens? Es nezinu, man līdaka pieķērās. Jā, lose, atlaida. Noņems vēlreiz. Nē, nopietni, kur ir pleķens? Mazās? Manējās. Reku. Gan arī zivi jāpēda. Nekas tūlīt mēs noķersim vēlreiz. Un paraustam virs zālēm. Tā. Nav jau pat tālu jāmeklē. Reku, paņemam tā. Un am. Ne, nepaņēmi. Losēsi. Paņēmi. Tas stulbās zāles. Atkal man māneklis atškarēja. Tā varētu būt labi. Iztursim vēl sporta pēc asti cauri. Jā, šitā mēs liekam virsū. Gumijas zīltiņu. Tā mēs paņem un iemet krūmos.
Mēs viņu tā krūmiem tur pavelkam. Un lūk, mēs noķeram līdaku. Lūk, šādi te notiekās. Maziņa. Bet tieši tā te notiek. Maziņa šļakstīga līdaciņa. Normāli. Un ir. Kas uz tāda āķa var paņemt? Lasārs? Nu, nē. O jā, lasārs. Lasārs uz šķība āķa arī ņem. Lasārim ar vienu. Tev idioti, tu biji labs. Smalkais man mēģina iestāstīt, ka viņam esot laba zivs. Vai viņš mums melo? Jā. Ak, tu melis. Pumpēja labi. Aha. Puķi, cik forškais gāja. Ezera epopēja beigusies, jā. Jā, šodien. Kā? Patika? Nu, šodien bija asardiena, teiksim tā. Asardiena. Viņam bija asardiena. Nu, tagad atkal airi rokās. Jā, ilgi neesam pa krācēm pabraukt. Jā, krāce priekšā, motors augšā. Un pludināsies krastā. Mēģinās trāpīt, lai var krauties iekšā. Konstantīna šitā te dara. Mums ir karoči motors, lai var ciet to grīdu un krāts. Tas ir normāli aiziet. Maucam, jā? Nu labi, ja tu tā saki. Zin, patreiz mēs esam tālāk tikuši nekā es liku visas iespējamās likmes. Tālāk rūdeni. Nu, tur tikai pa vidējo balstu, jo abi sānu ir, tur ir vispār peļķi. Es tā kā vikiņs jūtos stāvot kājās. Tā, tagad te, redzi vidū mazais spogulīts, nu, nosacītais pīķītis. Ies pa to šķilto motoru dziesmā. Pilnā klapēne. Jēzus, šitā laiva nav braukus pa tādām krācēm. Tā nav, reka ir. Jā, bet labi, nu sanāca, bet priekš tā, cik likās. Jābūt, bet. Nu, reka, kur zobus tīrījām, kur mēs te lašu nārstu. Es nārstoju. Jā, es nārstoju aiz tā akmens. Jēzus, Jēzus. Hä? Tā nu mūsu piedzīvojums beidzās. Šī bija tik tiešām ar piedzīvojumiem bagāta nedēļa. Izbaudījām gan kalnu upes, gan arī mieru pie šī brīnišķīgā ezera. Ja tev patika šie abi videoklipi un stāsts, kā mums tur gāja, tad droši piesako Brieškalnu lapai, jo, ja izrādīsiet interesi, varbūt mēs ko tādu atkārtosim. Tiekamies jau nākamajos piedzīvojumos, un šī videoklipa izskaņā noklausies, kādas bija mūsu atziņas, taisoties doties mājās. Pis tev žēl? Pīs viņas ir. Ir da naudu. Pīs tev žēl? Pīs tev žēl. Tā, šodien ir svētdiena. Tātad, jā, ir pagājusi bišķi vairāk kā nedēļa, kopš startējām no Latvijas uz Zviedriju. Copikām, helitripā un pēc tam lielajās fišiņās. Nu, es nezinu, pa helitripu noteikti vēl vairāk Gūts varētu pastāstīt. Viņam tā bija pirmā reize, varbūt viņš kaut ko vairāk zina. Kaut ko vairāk redzēju. Biju slapjāks, biju sausāks, visi bija slapjāki, visi bija sausāki. Kuram smagāk, kuram vieglāk, katram drusciņi savs actions. Kaut kādas zivis, pašas zivis. Man nekādas, bet tas tur tā. Jā, Gūtam tur augšā neķērās. Mums ar Kosti atkal labi ķērās. Izskaidrojumu nezinām vēl par šodien. Bet tā galvenā mērķa zivs, tātad arktiskā palija tika forši paskaldīta. Pagūstīta. Jā, nu, helitrips jau iesākās baigi feini, šausmīgi skaistā vietā, lēni plūstot, ķerot zivis. Arī, lai cik
tālu kalnos būtu arī cilvēks, vēl satikām tur. Un tā kā jā, un tad tā pirmā diena pēc heli tripa bija diezgan gara, viņa bija 20 stundas gara. Jo smalkais, ko mēs darījām pēc pēdējās 8-10 stundas? Vilkām laivu pa akmeņiem. 8 stundas līdz... Ūdeni pa akmeņiem līdz viducim visu laiku. Ūdens zem 10 grādi, diezgan pavērs. Jau uz kaut kādiem 10-11 vakarā, kad mums vēl bija palikuši pāris kilometri, ko vilkt. Jau skatījāmies, garaiņi sāk celties jau no ūdens, jo ūdens bija siltāks pa gaisu. Bišķi tāda izmisuma sajūta arī bišķi bija. Bija smagi. Bet izmocījām. Pārsalām rīktīgi, drebuli nevarēja dabūt ārā, vēl pāris stundas kurinājām ugunskura, gūtiņš peldēja pie zviedriem bez mazliet. Pie ūžiņa sildīties, un upes beigās, upe izrādās, ir tek, un beigās ir pilnīgs mešs, pilnīgi aizaugus tādas, tērcītas, pusmetru platas aiziet. Mēs smalko apstājāmies, mums iestājās panika vienkārši, ko tagad? Un tad parādās no krūmiem Kostis galva, un tā pirmais jautājums, kur te var izvilkt? Nekur! Un tad iestājās vēl lielāka panika, bet kaut kā beigās veiksmīgi izvilkām. Izplēsāmies cauri. Jā, ar tev krūmiem vilkām visām mantām visu, tikām normālos ūdeņos, uzreiz taisījām apmetni, sasildījāmies, izgulējāmies, dabūjām mazliet nogurumu. Un ko, Kosti, tad nākošajā dienā sākām skaldīt foreles. Sākām skaldīt foreles. Nākošā diena bija ļoti skaista īstenībā. Viņi bija ar baigi piedzīvojumiem bagāti, jo tur bija daudz foreles. Bija pavējš lielajos uzpuldos, kas mums ļāva forši makšķerēt un nevajadzēja daudz airēt. Pirmā diena puse bija tāda vairāk čiliņš, makšķerējam, ķeram un visi baigi feini. Un otrā dienas puse bija čiliņš, kur kaut kādas 3 reizes, man liekas, piesmēlām laivu. Bija jārafto. Bija jārafto. Bet raftings bija rīktīgi, es teiktu tāds, kvalitatīvs ļoti. Tas bija baigi foršais, jā. Jā, jo Džeki arī, kas smalkais ar pieredzi tikai pie Kostis laivā, gūtam pirmā pieredze, un Džeki tika galā, izairēja, smuki izairēja. Tā diena bija jautra, bet vilnis vietām bija tāds, ka mutulis vienkārši pilni seja pāri galvai nāca un sēdējām ar Kosti pāri potītēm laivā, noķer foreli, viņi iekrīt laivā aizpelt. Tur bija tā interesanti, jā. Tad jā, ko mēs tālāk palikām pa nakti, vēl vienu nakti tur. Tad mizojām šur. Jā, tad nomizojām, mums tur mazs posmiņš palika, tikām līdz mašīnai un tad laidām uz mūsu zināmo spotiņu, kur ir ezeriņš, un pirmo reizi paņēmām līdz laivas ar cietajām grīdām un benzīniekiem mazajiem motoriem. Ezers liels, un lai varētu beidzot nevis airēt un tikai tur, kur tu var aizairēt, uzmakšķerēt, bet beidzot 3 dienas čilojām laivās. Cik čilojām? Rokas. Slānījām zīmes. Rokas ir lupatās. Viss ir gan saplēsts, sagriezts, izmocīts, locītavs, jo mēs tā ar upi rēķinājām, skatījāmies pēc pulksteņiem Kosti, mums ir aptuveni 30 000 metieni dienā. Tā kā rēķina 3 dienas, gandrīz 100 000 reizes esam iemetuši. Un tad zivis šeit. 3 dienas ķērām, pirmā labākā, otrā vidējāka, bet arī laba, trešā švakāka, bet tāpatās laba. Es nezinu, kā varu jums pateikt kaut kādu skaitu zivīm. Tā rupji nedabūjām milzīgās trofejas, izņemot Gūts, kurš vispār nav makšķernieks, viņam visas zivis bija trofejas, un viņš, kā jau mēs teicām, iesācēja veiksmi, izgrieza pogas visai brigādei. 7,5 kg. Jā, bildīti jūs noteikti redzēsiet kaut kur šajā video. Tādas septītniecītes bija kaut kādas 3-4, nezinu īsti. Daudz 5-īši, daudz 6-īši. 6-īši jau vairāk, 5-īši jau vairāk. 20 pāri kopā. 2, 3, 4 kg līdeks, tās vispār neskaitās te līdekas, viņas vispār neviens neskaita. Es nezinu, viņas bija 100 pa dienām. Jā. Asaris arī nedabūjām to lielo Zviedrijas monstru, ko gribējās, bet kilogramniekus dabūjām.
Un tie, kas ir tie puskilo un tur 600 bija un pilns ar tādi, viņiem. nu es nezinu, tur drīzāk svarā varētu teikt 200-300 kg asaros pat 3 dienām. Nu šausmīgi, nu tur ir momenti, ka tev vienkārši uz katru metienu viņš nāk ārā un nu viņi, nu tādi, nu noteikti arī bildēs redzat. Es nezinu, ko vairāk. Tālāk daram. Tālāk viss, mēs esam savu dušu piesituši. Nu, un līdz ar to mēs leidžam mājās. Brieškalns ir aizaudzis. Mēs pļausim. Sāksim rakt, būvēt. Nu, ir ļoti daudz darba. Bet par to vēl negribās domāt, jo mums ir šodien 10 stundas jābrauc līdz Somijas lejai. Tad mums ir spotiņš, kur mēs arī vienmēr paliekam ar teltīm pa nakti. Un tad no rīta prāmīts Helsinki, Tallina, Rīga, mājas un katrs uz savu galu kaut kur. Uz vannu. Uz vannu, uz gultu, pie sievas. Čau bērniem, varbūt paušas. Nu, nav jau tik traki, nedēļa jau tikai it kā, bet nu jā, tā kā, jā, paldies tiem, kas pasakoja mums, piesakoja, skatījās, tiem, kam interesanti. Ja kaut kādi copmaņi grib braukt uz šajien, kaut kādu info noteikti padalīsimies, droši uzdodat ziņu. Tiekamies noteikti mūsu kādā nākamajā piedzīvojumā, kurš laikam pēc 2 nedēļām. Bet Kaut kāda kustība būs. noteikti, ka šis video būs samontēts, tad līdz tam pasākumu būs palikuši 3 dienas. Ja viņš būs kāds Ja viņš būs, jā. Tā kā tā. Viss. Čau! Vienkārši.